Paldies jums liels, ka esat atnākuši. Mēs novērtējam ļoti kuplā skaitā. Mani sauc Kārlis Muižnieks, es oriģināli esmu no Latvijas Universitātes, bet šajā pasākumā vairāk pārstāvu Latvijas HPC kompetences centru. HPC, viņam tulkojums tiešais ir augsts veiktspējas skaitļošana, bet tā tautā ierasti mēs sakam superdators. Super skaitļošana, visi šie termini tiks lietoti nevīžīgi, bet visi nozīmē vienu un to pašu šajā gadījumā. Tad mūsu uzdevums šodien ir aicināt jūs visus vienkārši ļauties domai par to, kā būtu, ja es izmantotu superdatoru, nu ne es, bet jūs, un vienkārši ļaut plūst šai informācijai pāri. Ja gadījumā kaut kāda ideja piefiksējās, tad lieliski, tad varat piefiksēt pie sevis, bet varēsiet piefiksēt arī jautājumā, un to, kā tiks uzdot jautājumu, to es tūlītās pastāstīšu, bet tā programma mums šodien ir šāda, kad tātad pasākums tiek atklāts, es ātri pastāstīšu, kas tas vispār superdators ir, lai būtu skaidrs, par ko ir runa, un pēc tam būs mums pāris piemēri no uzņēmumiem, kuri savā darbībā izmanto superdators un cerams iedvesmos tos pamēģināt vismaz vai apdomāt izmantošanu arī jums. Un piemēri lieliski, piemēriem lepojās gan paši noteikti, gan arī mēs, gan arī Eiropa, tā kā es laipni aicinu klausīties. Un tad būs arī pēc tam no mūsu sadarbības partneriem, tā saucamie Eiropas digitāla inovācija centri. Mēs paši esam tātad Latvijas HPC kompetences centrs un kopā ar mūsu draugiem tad mēs arī stāstīsim par to, kā, ja gadījumā ienāk ideja prātā izmantot kaut kādu šo superdatoru iespējas, tad kur dabūt arī naudu, ja gadījumā tāda ir vajadzīga. Un to naudu var dabūt, parasti nav pilnīgs blēdis, ja viss ir kārtībā ar papīriem, un ja ir idejas un uzņēmība un drosme tik galā ar maz kādiem papīriem, kas saistīti parasti ar kaut kādu Eiropas atbalstiem, bet par to visu tātad mēs pastāstīsim. Bija doma, ka šodien piedalīsies arī uzņēmums, kas saucās Vīdbots, taču, diemžēl, nesanāca, bet varbūt nākamreiz tas ir tie, kas brauc ar traktoru un ar lāzeru ravēja dobes, bet par tiem es arī par viņiem pieminēšu. Un tātad jums uzdevums klausīties, un ja gadījumā jums rodās kāds jautājums, tad es aicinu ieiet šādā mājaslapā slido.com un ierakstot šo kodu, jūs varat uzdot jautājumu, pēc tam mēs pēc prezentācijām nolasīsim un skatīsimies atbildēt, neatbildēt. Bet mēģināsim atbildēt visus pēc kārtas. Es ātri pārslēgšos tad organiskā veidā uz savu prezentāciju. Tā, kas būs? Tam param pam pam. Tā, šeit tāda rādīsies jautājumi, tad mēs viņus tad nolasīsim. Un tātad mana prezentācija saucās, kāpēc tad vispār runāt par superdatoriem. Un kas tie tādi ir? Stāsts, par ko ir stāsts? Šis viss stāsts ir par to, par konkurētspēju. Jo, pieņemsim, man liekas, tepat Jelgavā arī ir tās gadījums, kad ir Rimī, un Rimī priecīgi dzīvo savu dzīvi, bet viņam blakus uzceļās atnāk un Lidls tagad, un ko tagad iesākts. Tas, protams, gan jau, ka Rimī nav īpaši priecīgs par to, ka viņam blakus atverās Lidls. Tad, kā šajos apstākļos konkurēt, kā piedāvāt to labāko vērtību, kā dabūt klientus, kā nodrošināt vislabāko pakalpojumu. Tad, dažādi veidi, protams, bet viens no tiem ir izmantot kaut kādas augstākas tehnoloģijas, lai to pievienoto vērtību tam pakalpojumam dabūtu. Līdz ar to Eiropa šajā kontekstā virza tādu projektu, kas ir EuroCC, jeb tādi kompetences centri, kas palīdz izmantot superdatorus. Katrā valstī ir viens,
tā kā kontaktpunkts, ja gadījumā interesē, tad pie šiem kontaktpunktiem var griezties, un tas tīkls eksperti ir liels, un infrastruktūra ir daudz, kuru var izmantot, tāpēc visi tiek laipni aicināti izmantot, un mēs tad, kā Latvijas HPC kompetences centrs atbalstam, un ir arī mums tātad tie mūsu partneri, kuri tad var atbalstīt arī visādos citādos veidos, piemēram, tā teikt, izveidojot ceļa kartes digitālās, tad palīdzot izdomāt, ka skaidrāk punktu pa punktam, kā tad ieviest šo te superdatoru. Bet kas tad ir superdators? Varētu iedomāties, ka tas ir tāds ļoti jaudīgs dators, ja ir parastais dators, bet ja tad nopirku tādu kārtīgu datoru, kurš ir ļoti ātrs un spēja veikt tādus lielus uzdevumus, tad tas varētu būt tas, taču negluži. Tie ir tādi datori, bet ļoti daudz saslēg kopā, un tad šādus tas uzdevums īstenībā ir paveicams sadalot viņu daudzās mazās daļās un laižot uz tādiem milzīgām iekārtām, kas izstās īstenībā pēc šādiem skapiem. Un kur tad superdators izmanto? Izmanto parasti, lai modelētu kaut kādas lietas, kaut kādas plūsmas vai produktus, kā viņi uzvedīsies kādā vidē, lai veiktu lielu apjomu datu analīzi. Un arī, kas ļoti moderni mūsdienās, ir apmācīt mākslīgo intelektu. Skatos, man ir 5 minūtes palikušas manā laikā, tāpēc es ātri pārķeršu pāri tikai tiem aptuveniem piemēriem, kur tad tas superdators varētu tikt izmantots kādiem uzdevumiem. Piemēram, lai simulētu, kā gaiss cirkulē telpās. Tas bija ļoti aktuāli tagad Covid laikā. Var mainīt telpas izmērus un skatīties, kā tad šis gaiss tur kustās. Kāpēc superdators vajadzīgs? Jo nepieciešams simulēt katru to gaisa molekulu. Varētu domāt, ka molekulas tur punktiņi, kā viņi iedarbojās ar visiem pārējiem. Un tam vajag ļoti lielu jaudu. Var simulēt, lūdzu, vēja plūsmas, vai māja izturēs lielus vējus un kādas slodzes būs uz, piemēram, fasādi. Var simulēt, kā asinis kustās pa ķermeni, zāļu iedarbību. Ir projekts par to, ka tiks izveidots, jo katram no mums nākotnē digitālais dvīnis, un tad viņš tur uz viņu tiks pārbaudīta zāļu ietekme un izvēlēt, pieņemsim, pati labākā. Lielu apjomu datu analīze. To var darīt, mēs katrs izmantojam telefonus, iepērkamies. Tas viss ražo datus tik daudz, ka ar parastu datoru tam nepietiek, tad izmantojam superdatoru. Var laikapstākļus paredzēt, var uzlabot laikapstākļu prognozes. Par šo konkrētu piemēru pastāstīšu arī vēlāk. Var apmācīt mākslīgo intelektu, paredzēt apmēram, kāda būs laikapstākļi un kā jūsu māja, piemēram, konkrētajā gadījumā varētu saglabāt kaut kādu mākslīgais intelekts tiek apmācīts regulēt jūsu termostatu, lai ietaupītu apmēram 30% elektroenerģijas. Kā jau pieminētais vīdbots, kurš ar lāzeru ravē nezāles, kā viņš ravē, viņš vienkārši ir apmācīts uz daudz attēliem atpazīt, kuras tās nezāles ir. Un braucot pāri ar kameru, tad viņš katru nodzēš. Vistu fermās var izmantot, lai atpazītu, vai vistas ir priecīgas un veselīgas. Var Latvijas piemērs arī, kā var noteikts, vai ir kādas vēzis, piemēram, skatoties uz dzimumzīmēm. Var rakstīt dzejoļus, tas ir arī viens no mākslīgā intelekta piemēriem. Var rakstīt dzejoļus, var taisīt bildes. Šādi mēs, piemēram, izskatāmies, kad es ierakstīju tam jau pašam slavenajam ChatGPT. Kā izskatītos HPC brokastu pasākums Jelgavā. Var, protams, arī nodarboties ar krāpniecību, un tagad jau tas ir laikam plaši izskanējis, ka ar pāris sekundēm kāda cilvēka balss var jau to balsi atdarināt.
Bet kopumā tā mākslīgā intelekta tēma, kas ir ļoti aktuāla, es domāju, ka nākotnē varētu būt tāda, ka mums katram būs kaut kāds mākslīgā intelekta palīgs mūsu datiem, kuri tiks apmācīti uz superdatoru, un tad tāds tā kā asistents, kurš palīdzēs mums izvēlēties, un mums būs varbūt tikai jāizdara izvēle. Tātad visi šie piemēri, visus šos piemērus var pamēģināt, izmantot pats arī uz savas ādas, kā to vislabāk darīt. Pieņemsim, ja ir uzņēmums un ideja jau ir, tad var vienkārši sazināties ar Latvijas HPC kompetences centru, mēs izrunāsim par jūsu idejām un vislabākajiem tādiem pielietojumu veidiem, jo bieži vien sanāk tā, ka ir mēģināts kaut ko darīt, bet nesanāca, un tad rokas tiek nolaistas, bet, diemžēl, vai par laimi, tā, lai precīzi izmantot šo instrumentu, ir nepieciešama tāda procesu analīze uzņēmuma. Tāpēc šeit tāda ilustrācija par to, ka jūsu uzņēmumam ir vairāki procesi, tad varbūt dažiem procesiem viņš dara un dažiem nē. Un beigās, ja izvēlās tieši tos īstos, tad tas jūsu tā darbība kļūst ar lielāku pievienoto vērtību un klienti priecīgāki. Ir izveidota vesela virkne ar piemēriem, un ja jums ir drosmi, jūs varat ieiet Latvijas HPC kompetences centra mājaslapā uz viņiem apskatīties. Šeit ir gan jau pat soli pa solim pastāstīts, kā piemēram ieviest, kā pats pamēģināt superdatoru uzdevumus ieviest, pieņemsim tos pašus mākslīgā intelekta apmācītos termostatu regulētājus var izveidot pats, bet, ja tomēr to pats nevar izdarīt, tad var uzzvanīt mums vai atsūtīt e-pastu mums, un tad mēs ar ekspertu palīdzību šos vingrinājumus mums palīdzēsim veikt. Lai saprastu, cik tieši tad labi jūs varat veikt šos uzdevumus, būs tāds rīks, kurš saucās HPC for SME, kurš anketas veidā jūs iziet cauri anketē, un viņš tad jums palīdz novērtēt, kādas ir jūsu zināšanas un kādi varētu būt nākamie soļi, lai veicami. Tas tiek sniegts tāds kā pārskats par to, kas būtu jādara. Un tas pārskats noteikti noderēs, ja jūs vērsīsieties pie kāda no edihiem un centīsieties piesaistīt savai idejai finansējumu, tad šāds novērtējums noteikti nāks par labu. Kopumā šis viss sprints beidzās ar to, ja gadījumā jums tātad bija kaut kādi jautājumi un jūs vēlaties uz tiem atbildes un vēlaties atbalstu vai no ekspertu sameklēšanā vai vienkārši superdatoru izmēģināšanā, tad sazinieties ar mums. Tie slaidi noteikti tiks arī jums nodot un tad jau tālāk risināsim visas šīs lietas soli pa solim. Paldies! Tas bija mans sprints. Es tālāk sekos pasākumu daļa, kur uzņēmumi pastāstīs par sevi, kā viņi ir ieviesuši šādus superdatorā balstītus risinājumus, un es ceru, ka iedvesmos arī jums. Es pieteikšu nākamo runātāju. Nākamais runātājs ir Vita Stūra. Viņa pārstāv uzņēmumu Semantic Intelligence, bet tad jau es ļaušu vairāk pastāstīt Vitai par sevi. Es uzlikšu arī tūlītās prezentāciju. Labrīt, mans vārds ir Vita. Esmu uzņēmuma Semantic Intelligence vadītāja un dibinātāja. Paldies, Kārli, par uzaicinājumu. Mēs esam vairāk nekā priecīgi pastāstīt par savu pieredzi ar HPC centru un mūsu kopīgo pilotu testu, ja tā varētu teikt. Tas, ko mēs darām, mēs nodarbojamies ar intelektuālā īpašuma tiesību analīzes platformas izstrādi, jaunu zāļu atklāšanas un izstrādes procesu pātrināšanai priekš farmācijas nozares. Tad, lai jums iedot varbūt tādu, tiem, kas varbūt nav tik ļoti pazīstami ar šo procesu, kā tas pašlaik notiek farmācijas nozarē, tad neskatoties uz visu tehnoloģiju attīstību, joprojām jaunu zāļu izstrādi no nulles līdz pat tirgu, diemžēl aizņem no 10 līdz pat 14 gadiem un izmaksā vairākus miljārdus.
Mēs strādājam ar pašu sākotnējo fāzi, kurā vairāk tiek strādāts ar teorētisko un teiksim, ar šo te pašu jaunu ķīmisko savienojumu, jeb molekulu atklāšanu. Tātad runājot par galvenajiem izaicinājumiem, kas pašlaik ir raksturīgi šeit farmācijas nozarei. Pirmkārt, mēs runājam par lielo datu apjomu. Uz doto brīdi, ja mēs skatāmies tikai uz patentiem, tad ir vairāk nekā 135 miljoni publicēti patentu dokumenti pasaulē. Turklāt daudz no šiem patentiem kļūst ar vien sarežģītāki, jo mēs redzam, ka parādās teiksim, tajā pašā farmācijas nozarē tādas jaunas tehnoloģijas, kas ietver vairākas industrijas kopā. Un, līdz ar to šie patentu dokumenti kļūst ļoti sarežģīti priekš analīzes. Otrs izaicinājums, kas skar vairāk varbūt mazos un vidējos tirgus spēlētājus, kā arī teiksim, mazās universitātes, ir tas, ka šie profesionālie patentu analīzes rīki ir ļoti dārgi, kas izmaksā līdz pat 50 000 par lietotāju gadā, kas teiksim, nav īsti pa kabatai ne mazajām universitātēm, ne startupiem, ne jauniem biotehnoloģiju uzņēmumiem, ne arī mazajiem vai vidējiem, bieži vien farmācijas uzņēmumiem. Līdz ar to mūsu mērķis ir radīt, ja mēs pašlaik strādājam pie tā, lai ne tikai mēs radītu jaunu veidu, kā analizēt patentus, bet arī, lai padarītu šo te pētniecības procesu finansiāli pieejamu arī mazajiem tirgus spēlētājiem. Tas, ko mēs esam izveidojuši, ir mākslīgajā intelektā balstīta šī platforma, kas tātad dod lietotājiem analizēt patentus, gan meklējot atsevišķi elementus, jeb tā saucamās entitītes, kas varētu būt gan ķīmiskie savienojumi, jeb molekulas, proteīni, gēni, slimības, bet galvenokārt palīdzot viņiem atrast šīs te sarežģītās ķīmiski bioloģiskās attiecības starp šiem te elementiem. Nu, lūk, mūsu tehnoloģiju mēs esam izstrādājuši vairāk gadu garumā. Mēs sākām ar ļoti vienkāršu ideju, kad mēs izveidosim platformu, jeb, teiksim, Google priekš zinātniskajām publikācijām. Tiklīdz mēs to sākām šo te konceptu validēt ar industriju, mēs sapratām, ka, diemžēl, nevis diemžēl, bet teiksim, lielāka vērtība ir tieši patentu datos un patentu informācijā, dēļ tā, ka zinātniskās publikācijas parādās pēc patentu iesniegšanas, un tur ir ļoti liels, pat vairāku gadu laika sprīdis pa vidu tam visam. Nu, lūk, mēs sākām ar dabiskās valodas apstrādi, mašīnu mācīšanos un pilno lingvistisko analīzi. Tad sākumā mūsu galvenā doma bija vairāk strādāt tikai ar tekstiem. Tiklīdz mēs nonācām pie tā, ka mums ir svarīgi patenti, kā datu telpa, ko mēs analizējam, jeb ko mēs izmantojam, mēs sapratām, ka mums ir nepieciešams arī iemācīties analizēt, jeb apstrādāt ķīmiskās struktūras, jeb, teiksim, molekulas. Un mums ir nepieciešama arī attēlu atpazīšana, jo patentos ļoti bieži šīs te molekulas atrodas, kā saka, kā attēli. Līdz ar to faktiski mēs esam mūsu tehnoloģiju apvienojuši 5 šīs mākslīgā intelekta tehnoloģijas, faktiski dodot jaunu pieeju, kā teiksim, dati tiek analizēti farmācijas nozarē, kombinējot gan strukturētus datus, gan nestrukturētus datus, jeb tekstu. Nu, lūk, līdz ar to tas, ko mēs varam nodrošināt saviem lietotājiem, ir faktiski datos balstīta kritisku lēmumu pieņemšanu par nākamajiem konkrētā pētniecības projekta darba plūsmas posmiem. Tas, kas ir jāsaprot, kas ir ļoti būtisks, kritisks punkts jebkurā pētniecības projektā, kas ir saistīts ar farmāciju, ir tas, ka jebkuri nepareizi lēmumi, jeb lēmumi, kas tiek balstīti neizanalizējot pietiekošu datu apjomu, ir ārkārtīgi dārgi. Un pat tad, ja it kā viss ir izdarīts pareizi, faktiski tikai viens no 10 projektiem faktiski nonāk no klīniskajiem pētījumiem, kad teiksim, šī konkrētā zāles tiek izmēģināts jau uz cilvēkiem. Viņš nonāk tikai līdz tirgumu. Līdz ar to ir ļoti būtiski ātri kļūdīties, ātri saprast, kas tieši der un kas tieši neder, un iedot tātad zinātniekiem šo te pārliecību par savu lēmumu.
Nu, lūk, tas, ko mēs izdarījām kopīgi ar HPC, tiklīdz mēs runājam par liela apjoma datiem, mēs esam savu sākotnējo prototipu uzbūvējuši uz USPTO datu bāzes, kas ir lielākā patentu datu bāze, kurā uz doto brīdi ir 5 miljoni patentu dokumentu un vairāk nekā 50 miljonu molekulu. Tātad tas bija ļoti perfekts brīdis, kad mēs sākām sarunu ar HPC centru, jo tas, kas mums bija tehniskais uzdevums, ko mēs mēģinājām saprast, kā mēs to ātri varam izdarīt, tātad mums bija ļoti svarīgi, lai lielu datu apjomu mēs noindeksētu un tātad ātri un efektīvi, lai mēs varētu nodrošināt mūsu lietotājiem pieeju aktuālajiem datiem. Tātad faktiski tas, ko mēs veicām kopīgi, ir mākslīgā intelekta algoritma apmācība molekulu atpazīšanā. Mēs runājam par attēlu atpazīšanu šeit. Un teiksim, šī procesa integrācija mūsu esošajā datu apstrādes darba plūsmā. Šajā projektā mēs izmantojam RTU HPC infrastruktūru. Mūsu sākotnējā, un mēs vēl joprojām daļai izmantojām Amazon Web Servisu infrastruktūru, un jebkuram uzņēmumam, kas strādā ar lielapjomu datiem, ir viens no galvenajiem izaicinājumiem ir servera izmaksas. Tātad viens ir lai uzturētu vispār datu bāzi, lai viņi uzturētu aktuālu un lai nodrošinātu lietotājiem ātru un efektīvu informācijas pieejamību. Nu, lūk, tātad mēs sākām pagājušā gada, man liekas, beigās, pabeidzām šī gada sākumā. Es teiktu, mēs esam ļoti apmierināti ar šo sadarbību, jo varbūt tur bija kaut kādi mazi tādi birokrātijas, kaut kāda aizķeršanās sākumā, bet es pieļauju, ka tas tagad ir droši vien iet daudz vienkāršāk. Es pieļauju, ka mēs bijām vieni no pirmajiem. Jā, ok. Nu, lūk, un tas, ko mēs ieguvām no šī projekta, bija pirmām kārtām, kad mēs to varam izdarīt ātri un efektīvi, un, teiksim, ir šis mērogojamības aspekts, kas mums ir ļoti, ļoti būtisks. Un pats galvenais, protams, kad, kā jau es minēju, teiksim, no biznesa vadības puses infrastruktūras izmaksas mums ir ļoti liela izmaksu pozīcija. Amazon Web Service nav tas lētākais pasākums, ar ko strādāt, neraugoties uz to, ka teiksim, šī infrastruktūra ir ļoti robusta un ļoti pamatīga. Tāpēc mēs bijām priecīgi, ka mēs varam saprast arī alternatīvas variantus, kas atrodas teiksim, šeit pat Latvijā. Un mēs pilnīgi noteikti skatāmies nākotnē un noteikti plānojam šo sadarbību turpināt. Nu tā. Paldies. Ja ir kādi jautājumi? Es nezinu. Nav? Ir. Tā, noskaidrosim, vai ir jautājumi. Tā. Jautājums ir Vitai. Tā kā mums vēl ir laiks, vai kāds jautā, ja kādam droši vien domās, ja ir vēlme noskaidrot kaut ko vairāk par to, kā izmantot mākslīgo intelektu, vai Vita var pastāstīt par to kādās konsultācijās? Nu, mēs neesam īsti konsultāciju uzņēmums, bet ja ir kāds jautājums, droši varat vērsties, mēs esam atvērti jā, protams. Jā, nu super, jā, rekurš, lūdzu. Es varbūt ātri atkārtošu jautājumu. Jā, tīri, lai ierakstams ātri atkārtošu jautājumus par to, kāda ir atšķirības starp Amazon Web Service izmantoto apmēram to summu, kas tika izmantot pakalpojumu tagad, kad tika izmantots HPC centrs pakalpojumu. Tas nav tāds mazliet tik ļoti viennozīmīgi, varbūt tā kā atbildams jautājums, jo redziet, ja mēs runājam par farmācijas dokumentiem, par patentu, tāds labs, kārtīgs patents farmācijas nozarē ir starp 100 un 200 lapām. Ja, tātad dokumentu, iedomājamies vienu patentu šo apjomu. Šī gadījumā mēs šeit runājam par attēlu atpazīšanu, līdz ar to ir atkarīgs, cik šie attēli atrodas konkrētajā patentu dokumentā.
tādā ļoti ātri salīdzinot, teiksim, tās izmaksas, es domāju, ka tā starpība ir vismaz 30%, ja ne vairāk. Jo mums vienmēr, teiksim, kamēr mēs būvējām produktu, mums, teiksim, šīs infrastruktūras izmaksas vienmēr ir bijis tāds ļoti pamatīgs, tāds moments, par ko mums ir visu laiku jādomā, un otrām kārtām ņemot vērā to, ka mūsu tā doma ir tieši strādāt ar mazajiem un teiksim, vidējiem uzņēmumiem, tāpēc mēs arī skatāmies visu laiku alternatīvas, kas ir pieejams. Bet, teiksim, atbildot tā konkrēti jūsu jautājumu, es teiktu, ka uz doto brīdi izstās vismaz 30%. Tā kā tas ir priekš mazu uzņēmumu, tas ir ļoti daudz. Paldies. Vēl kādi jautājumi varbūt? Neredzu. Pēc tam paldies, Vita, pievērš uzmanību tādiem atslēgas vārdiem kā datu bāze un kāda vēl bija serveris un skaitļošana. Tā kā, paldies, es laidīšu Vitu tālāk un pieteikšu mūsu nākamo runātāju. Tad pirms piesaku nākamo runātāju, mums ir vēl viens jautājums. Jautājums ir par to, kāda ir pieejama HPC resursi Latvijā esošajās augstākajās izglītības iestādēs. Es varbūt šo jautājumu atstāšu diskusijas daļu, kas būs pēc prezentācijām, jo vienkārši laidīšu, lai iet tālāk šī prezentāciju gaita, un tad varēsim vairāk varbūt izdiskutēt un plašāk pastāstīt par šo jautājumu un citiem, kas varbūt vēl būs tad diskusijās. Tātad pieteikšu nākamo runātāju. Nākamais runātājs Jānis Oliņš pastāstīs par to, kā viņi uzņēmums Castprint izmantoja superskaitļošanu, lai uzlabotu savu produktu. Lūdzu, Jāni, kamēr tu noskaņojies, uzlikšu to prezentāciju. Paldies, Kārli. Sveiki. Es esmu Jānis un pastāstīšu jums par savu pieredzi, kā mēs uzlabojām jau esošo produktu un kā tas mums ir pavērs iespējas izstrādāt jaunus produktus sadarbībā ar HPC kompetences centru, ar Latvijas universitāti un ar Rīgas Tehnisko universitāti. Tad īstumā, kas mēs esam? Mēs esam uzņēmums, kas drukā šos skaistos lūzumu fiksatorus, ar kuriem variet peldēties, variet dušā un variet uz teātri, kā mums ir pāris klienti teikuši. Lūk. Tātad esam pieejami gan Latvijā, gan apvienotajā karalistē, gan arī Havaju salās ASV. Un, kas tad īsti ir tie izaicinājumi, ar ko mēs saskaramies šajā procesā? Protams, viens ir printēšanas laiks. 3D printeri kļūst ātrāki, kļūst veiktspējīgāki un drošāki, uzticamāki. Tomēr tas viens no tiem bottleneckiem mūsu gadījumā ir printēšanas laiks, kuru jebkurš samazinājums mums palīdz ātrāk iedot šo gala risinājumu pacientam. Ir ļoti daudz manuālās operācijas, par cik mēs esam reģistrēti, kā pēc pasūtījuma izgatavot medicīniskā ierīce, kas nozīmē, ka mēs savu šo ģipsīti veidojam balstoties uz konkrētā pacienta 3D modeli. Līdz ar to tas nav nekas pielāgots, tas nav nekas Ķīnā pasūtāms un tāds. Viņš tiek no nulles izstrādāts katru reizi un katram pacientam pēc viņa izmēriem, pēc viņa vajadzībām, pēc ārsta norādījumiem. Lūk, un manuālās operācijas šeit ir ļoti daudz, kas noved pie tā, ka parastie, lai arī cik jaudīgi datori mūsu dizaineriem nebūtu, viņi mēdz, kā tautā saka, nokrašot, un tad ir dati pazuduši, un tad nabaga dizaineri sāk no nulles. Lūk. Un tad mēs domājam, kā tad mēs varam mēģināt samazināt gan šo drukas laiku, gan laiku, ko dizaineri pavada dizainējot, gan kā. Sazinājāmies ar muižnieku kungu no kompetenču centra, parunājāmies un nonācām pie secinājuma, ka mēs daļu no mūsu procesa varētu uzticēt augstas veiktspējas datoriem, atbrīvojot dizaineru laiku un izmantojot parametrisko modeļu optimizāciju, mēs varam samazināt gan drukas laiku, gan izlietotās plasmasas apjomu.
Un tad, tas viens no gala rezultātu veidiem, ko mēs esam ar HPC uzģenerējuši, nedaudz savādāks, bet sver mazāk, printējies krietni ātrāk. Pie tā mēs vēl nonāksim. Lūk, kā jau minēju, mūsu partneri šeit bija gan Latvijas Universitāte, gan Rīgas Tehniskā Universitāte, gan arī mēs. Un veiksmīgi sanāca, ka uz mūsu sarunas laiku kā reiz bija atvērts FF4 Euro HPC uzsaukums. Mēs varējām uzrakstīt projektu, kurš arī tika atbalstīts, un mēs varējām, tas mums tā kā bija motivators šo veikt un šo ieviest. Protams, sākotnējie sapņi bija lieli, pilnīga automatizācija, dizaineri iedod uzdevumu un pēc tam paskatās, kāds izskatīsies gatavais modelis, bet mēs sapratām, ka nav ko skriet pārāk tālu, ir jāsāk ar diezgan tādiem piezemētiem, konkrētiem soļiem, ko tad mēs arī veicām. Atlasot noteikts procesa sastāvdaļas, ko tad mēs datoram uzticējām izdarīt, lai šis viss process iet uz priekšu. Nelielam ieskatam, drusciņi padrukājām, drusciņi salauzām, pārbaudot, vai ar HPC radītais modelis būs tikpat izturīgs kā mūsu pašu radītie. Salīdzinājām gan digitāli, gan arī praktiski, kā var redzēt attēlos. Un jā, varam teikt, ka mēs sasniedzām tādu pašu līdzvērtīgu rezultātu arī ar mazāku materiālu daudzumu, nekā izmantojam mēs. Kā tas izskatās ciparos? Laiks ir samazinājies pār 25%. Izmaksas, pateicoties īsākam drukas laikam, kas ir elektroenerģijas izmaksas, pievienotās izmaksas, materiālu izmaksas dēļ samazinātā materiāla apjoma ir samazinājušies par līdz pat 15%. Un, kas ir būtiski jebkura startupa gadījumā, par 25% neinvestējot vairāk naudas papildus printeros, papildus dizaineros, mēs esam palielinājuši ražošanas kapacitāti arī par šiem 25% aptuveni. Lūk, tas tādos īsos skaitļos. Ko tas ietekmēja? Ietekme uz sabiedrību tā tad ir, ja mēs varam samazināt gala cenu par līdz pat 15%, tas nozīmē, ka lielāka sabiedrības daļa var šo pakalpojumu atļauties. Mēs varam palielināt pieejamību, jo mēs varam praktiski sadrukāt vairāk, piesaistīt vairāk partnerus un izpildīt vairāk pasūtījumus. Kā arī nozīmīgi ir tas, ka uz eksportu mēs strādājam bez drukas, tikai nodrošinot digitālos modeļus, kas nozīmē, jo ātrāk mēs tiekam pie drukājumā modelīšu, jo ātrāk mēs viņu nododam savam partneriem, un līdz ar to partneri ir ieinteresētāki ar mums sadarboties. Un pats būtiskākais, kas ir arī šīs prezentācijas nosaukumā, šīs samazinājums iepriekš minētais un uzlabojumi, mums ir radoši iespēju izstrādāt jaunus projektus, kur mēs šobrīd sadarbībā ar Bergenes apdeguma centru un tehniskiem ortopēdiem arī Latvijā izstrādājam, teiksim, pie apdeguma traumām fiksatorus, jo apdeguma rētas viņas savelkās. Un tur ir nepieciešams uzlikt kaut kādu fiksatoru jau pirmajās dienās, ko nevarēs izdarīt tehniski ortopēdi. Savukārt klasiskais ģipsis tur nav pielietojums, jo viņi sulo un tad ģipsis samirkst, sasūcās, viņš nav funkcionāls. Un šī procesa laikā esam arī atraduši ļoti daudz un dažādas, vēl lietas, kur mūsu produkti varētu būt pielietojumi, kas ir pēc insultiem, kas ir kādas muskuloskeletālas komplikācijas cilvēkiem, neiroloģiskas komplikācijas, kas arī, kur ir nepieciešama ātra darbība, kur labklājības sistēma un organizēšana nevar palīdzēt dēļ birokrātiskā sloga, kur ir nepieciešams ļoti ātrs operatīvs risinājums, kur mēs varam palīdzēt, radot tieši pacienta vajadzībām nepieciešamo risinājumu ļoti ātrā laikā. Lūk, runājot par ietekmi uz vidi, mums ir samazinājies plastmasas patēriņš drukai, lai gan šī ir polipienskābes plastikādi izstrādājumi, kas ir biodegradable, pārstrādājami, dabā sadalās samērā ātri un ražot no cukurniedrēm, līdz ar to uz papīra viss ir skaisti.
Mūsu acīs tā joprojām ir plastmasa, un jebkurš procents, ko mēs samazinām plastmasas izmantošanu, man šķiet, ka ir pozitīvs. Un samazinot to par 25% ir ļoti pat skaisti, manuprāt. Un samazinātais drukas laiks mums, kā jau minēju, ļauj samazināt elektrības patēriņu. Tas šobrīd arī ir samērā aktuāli, kā optimizēt, kā samazināt šo elektrības patēriņu un uzlabot savu darbību. Nu, lūk, salīdzinājumam vēlreiz mūsu gan pirms projekta ražotie ģipši, mūsu klasiskie tehnoloģijā un arī ar HPC ražotie ģipši. Kā viņi izskatās, stili ir nedaudz atšķirīgi, tomēr tā ir gaumas lieta, katram patīk kaut kas cits. Vienam patiks viens, vienam patiks otrs. Bet tā doma mums ir katrā ziņā turpināt mūsu sadarbību ar HPC centru un rast iespēju arī pārējiem mūsu izstrādājumiem veidot šo automatizāciju ar HPC. Un varbūt pat palielināt to apjomu ar automatizācijas darbībām, ko HPC mums veic. Ar to es arī pateikšu jums paldies. Mans īsais stāstījums ar to būs beidzies. Un, paldies par uzaicinājumu. Paldies, Jāni, par stāstījumu. Apstīsimies, jauni jautājumi nav iekrituši, bet varbūt klasiskajā veidā kāds vēlās uzdot kādu jautājumu. Ja neviena jautājuma nav, tad ar Jānu varam arī parunāt diskusiju laikā. Paldies tev, Jāni, ka pievērsi uzmanību tik daudz un dažādām labām lietām, ko var dabūt tikai pievēršoties mazliet superdatoriem. Kaut gan bija svarīgi arī, man liekas, tas teikums, ka šis tika realizēts projekta ietvaros, kur bija nodrošināts papildus finansējums šādiem vingrinājumiem. Un vairāk par to tad es ļaušu pastāstīt mūsu nākamajiem runātājiem, kur ir palikusies. Lūdzu. Tā, uzlikšu jau prezentāciju. Tā, aicināšu tātad Lolitu Felsenbergu no Eiropas Digitālā inovācijas centra. Labrīt visiem, es esmu Lolita. Es pārstāvu Zemgales plānošanas reģionu Zemgales uzņēmējdarbības centru. Un arī mēs esam daļa no šīs digitālās Eiropas sistēmas, jo Zemgales uzņēmējdarbības centrs ir Eiropas digitālā inovācijas centra Zemgales kontaktpunkts. Tad, lūk. Un pastāstīšu par šo digitālās Eiropas programmu. Tātad, visā Eiropā mēs tiecamies to, lai uzņēmumi skatās šajā digitālās transformācijas virzienā, un visā Eiropā ir šie inovāciju centri, un tāpēc arī Latvijā ir 2 Eiropas digitālās inovācijas centri, un 2 iestādēm ir piešķirts šis status. Tātad viens no tiem ir IT klāsteris, kas nodarbojas ar biznesa iekšējo procesu digitalizāciju, un Latvijas digitālais akcelerators, kas nodarbojas ar jaunu digitālu produktu un platformu attīstību. Tātad mūsu abu edits vienotais mērķis ir veicināt šo mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju, veicināt digitālo transformāciju un veicināt to, lai uzņēmumi redz, kāda tad ir šī tehnoloģiju, kāds ir pielietojums un cik tas ir vērtīgi. Tad pastāstīšu vairāk par Eiropas digitālā inovācijas centru, kāds tad ir tie mūsu atbalsta veidi un pakalpojumi. Tad mēs konsultējam finanšu atbalstu piesaistē, konsultējam digitālā brieduma testa izpildē, un mēs esam tie, kas izstrādā uzņēmuma digitālās attīstības ceļa karti. Mūsu mājaslapā ir pieejams arī digitālo risinājumu katalogs, kur, piemēram, uzņēmums, kurš grib ieviest, piemēram, noliktavas uzskaites sistēmu, bet viņam īsti nav šis pakalpojums sniedzējs, viņš var iet šajā katalogā, ieraudzīt šos risinājumus un izvēlēties attiecīgi pēc biznesa procesa, tad kuru no šiem risinājumiem izvēlēties labāk savam uzņēmumam. Mēs organizējam Kickstart digitalizācijas treniņus. Šis būs savukārt tiem uzņēmējiem, kas īsti vēl nezina, tie, kas skatās šai digitālajā transformācijas virzienā, bet īsti vēl nezina, kuru šo biznesa procesu digitalizēt, tad
Šeit Kickstart laikā kopā ar CES digitālo centru ekspertiem 4 nodarbību garumā katrs uzņēmējs var atrast to savu procesu, kuru tad primāri vajadzētu digitalizēt. Un tad, protams, mēs konsultējam par šīm grantu programmām, kas ir LIA un Altum. Tā, šeit es esmu ielikusi tās atbalsta programmas. Tad ir LIA programmas 2, mazais grants līdz 5000 eiro un lielais grants no 5 līdz 100 000 eiro. Un Altumā savukārt ir projektiem no 100 000 eiro līdz pat 7 miljoniem. Un te ir vēl tās programmas, kas vēl nav atvērtas sarkanā krāsā, bet par tām tad es pagaidām arī neko nestāstīšu. Tā, un sīkāk tad par LIA atbalsta procesu digitalizācijai programmām. Tātad divi šie granti, mazais grants 100%, tikai komersanti, sīkie un mazie. Savukārt lielais grants ir kooperatīvām sabiedrībām, zemnieku saimniecībām, biedrībām, nodibinājumiem, pētniecības organizācijām un kapitāla sabiedrībām. Un atšķirīgs arī šīs atbalstamo darbību īstenošanas laiks. Un tad šeit ir uzskaitīti šie biznesa procesi, kurus tad mēs atbalstām digitalizēt. Tātad administratīvie procesi, personāla vadības procesi, pārdošanas procesi, datu pārvaldība, transports un loģistika, ražošanas un kvalitātes kontrolas procesi un strateģiskā vadība. Tā, un te ir LIA grantu programmā, kas tad ir tās atbalstāmās darbības. Tātad tie ir gatavie risinājumi, programmatūras, izstrādes, aparatūra, sensori, iekārtas un konsultācijas, un netiek atbalstīts PVN, lietotāja dokumentācijas sagatavošana, nekustamā īpašuma iegāde un tālāk. Tā, par atbalsta intensitātēm. Es domāju, ka sīkāk es nestāstīšu. Un tad par Altumu. Altuma kopējais programmas finansējums 47 miljoni, tātad no 100 000 līdz 7 miljoniem eiro apmērā šie projekti tiek līdzfinansēti. Un tad, jā, tad ir iespēja ar kapitāla atlaidi līdz 35%. Tā, un te ir par Altuma programmu atbalstāmām darbībām un neatbalstāmām. Altum tad finansējumu nepiešķir atsevišķām nozarēm un arī komersantiem, kuriem ir nodokļu parāds, atbilst grūtībās nonākušā uzņēmuma statusam un atbilst kādam no izslēgšanas nosacījumiem. Un šeit tātad uzņēmuma ceļš atbalsta saņemšanai. Tātad pirmais, kas uzņēmumam ir jādara, ir jāpiesakās mājaslapā dih.lv un jāpiesakās aizpildīt digitālā brieduma testu. Tālāk var izmantot šo digitālā risinājuma katalogu. Tālāk notiek aktīvas konsultācijas ar ekspertiem, notiek pārbaude, vai uzņēmums var pieteikties vispār atbalstam vai atbilst šiem kritērijiem. Tad tiek noslēgts līgums ar Edits par to, ka tiek izstrādāta digitālās attīstības ceļakarte. Tad notiek darbs pie ceļkartes izveides, kad ir apstiprināta un parakstīta šī digitālās attīstības ceļakarte. Tad ar šo karti mēs ejam LIA vai Altumā, iesniedzam pieteikumu. Atkal tad pie LIA un Altuma notiek šī projekta un uzņēmuma novērtēšana un atbilstība. Un notiek līguma slēgšana, tad notiek cenu aptauja, projekta ieviešana, vēl vienreiz aizpildam digitālā brieduma testu, saņemam atzinumu no Edits un tad jau saņemam finansējumu no LIA. Tā, un ko darīt uzņēmumam šodien? Tātad skaidra vīzija par to, kādus procesus vēlas uzņēmums uzlabot. Ja nav skaidra vīzija, tad aicinu pieteikties šajās digitalizācijas treniņos.
Starp citu, arī Zemgales reģionā plānojās šie kickstart nākamā gada sākumā, bet noteikti, kad šie kickstart plānosies, tad informācija vēl sekos. Tā, jā, un pārdomāt sasniedzamos efektivitātes rādītājus, apdomāt šos iespējamos partnerus un risinājumus un pieteikties Edits konsultācijai un ceļkartes izveidei. Paldies! Lolitis apstīšos tātad, vai mums ir iekritis kāds jautājums? Es jau īstenībā zinu, ja es jau paskatījos šo jautājumu. Tad jautājums ir par to, kāda ir vidējā Latvijas uzņēmuma pratība salīdzinot ar citām Eiropas valstīm. Es pieņemu, ka ir jau tādi ienākuši pieteikumi, un jums ir apmēram bijis kaut pieredze izvērtējot. Godīgi sakot, mums šis digitālā, tātad šo varētu novērtēt pēc šī digitālā brieduma testa platforma, bet šī platforma ir strādā tikai kopš 30. jūnija. Man, godīgi sakot, tāda par Latvijas uzņēmumiem īsti tāda datu nav, jo es tieši strādāju ar Zemgales uzņēmējiem. Bet es teiktu, tad, ja tas apmērs ir, ja mēs mēram tādā 100% skalā, tad es teiktu zelta vidusceļš. Pietiekami ir kaut kādas vietas, kur mēs tiecamies uz to digitālo transformāciju, bet ir kaut kādas pašsaprotams lietas, kur uzņēmēji jau saprot, ka ir vērts ieviest risinājumus. Jā, tas arī turpina to otru jautājumu daļu, tur kā tad praktiski norisinās tā uzlabošana, bet jā, mēs jau redzējām tur prezentācijā, kad ir jāveic tas garais ceļš cauri, jā, gan jau, kad nav jāatcerās uzņēmējiem vai kādam pašam, tas viss tiek novadīts. Tieši tā. Un, jā, varbūt ir klasiski jautājums vēl no auditorijas, lūdzu. Es aiznesīšu mikrofonu, tūlīt. Jautājums ir par to digitālo ceļu, kas jums tur ir. Grūtībās nonācis uzņēmējs. Pastāstiet, lūdzu. Tātad, ja uzņēmējs kā privāta persona sev aizdod naudu, pēc Eiropas likumdošanas viņš skaitās, ka viņš palielina savu pamatkapitālu. Pēc mūsu grāmatvedības viņš sanāk, ka viņš nonācis grūtībās. Vai jūs tos jautājumus arī mēģināt risināt? Es konkrēti ne. Tas mums notiek centrāli Rīgā, kur eksperti izvērtē šos uzņēmumus. Bet tad tas jautājums vairāk par to, ja uzņēmums kad ir grūtībās nonācis? Jā. Vai tos likumdošanas arī jūs mēģināt atrisināt Latvijas līmenī kaut ko? Es nemācēšu komentēt šo jautājumu. Tā, jā. Es laikam, rekur vēl valdi, jā, jautājums, lūdzu. Man jautājums, tāds praktisks. Ja, piemēram, uzņēmums grib ieviest viedāku grāmatvedības sistēmu, un otrs, ja uzņēmums grib ieviest virtuālo sekretāri robotu, vai tas varētu gūt atbalstu? Noteikti jā, jo tātad mums jāvelk pretī ir uzreiz šie biznesa procesi, ko tad mēs digitalizējam. Jūs gadījumā tie būtu grāmatvedības procesi, jā, un klienta apkalpošana arī, jā. Tātad, ja gribam uzlabot procesus, tad kontaktējamies ar Lolitu caur Edik.lv, vai ne? Jā. Okay. Tātad es esmu tieši atbildīga par Zemgales uzņēmumiem. Jā, lūk, prieks. Paldies liels. Tātad, savukārt, ja ir vēlme vairāk izveidot kaut ko jaunu, radīt produktu un iekarot tādā veidā pasauli, tad laikam būs jārunā ar otru Ediku, tā kā mums viņi ir divi. Es aicināšu tad Robertu, varbūt tad šeit, Roberts Gaižuts, kurš atbrauc no Liepājas, pārstāv Green Tech klasteru. Jā, es varbūt arī sāktu ar labrīt visiem klātesošajiem. Skatos, mēs esam kuplā skaitā, klausījos jau ārpusē, kolēģi stāstīja par procesiem. Tad es jums drusku vairāk pastāstīšu par jauniem produktiem. Jā, es jau, būtībā es jums varu sākt stāstīt, un pēc tam mēs rādīsim noteikti arī slaidus šeit. Es nezinu, kas parādīs, bet ir labi. Respektīvi, jā, pārstāv Latvijas digitālo akceleratoru organizāciju. Mums ir, respektīvi, Latvijas digitālo akceleratorai vairāk šie partneri.
Es pārstāvu partneri Zaļo viedo tehnoloģiju klasteri, kas ir Liepājā atrodas. Līdz ar to Zaļo viedo tehnoloģiju klasters arī ir Zemgales kontaktpunkta atbildīgais. Būtībā tad iznāk, ka Zaļo viedo tehnoloģiju klasters ir gan Liepājā, gan Jelgavā. Lūk, pats pamatā atrodos Liepājā, tāpēc šodien atbrauc pie jums no Liepājas. Latvijas digitālais akcelerators kopumā ir pārstāvēts vairāk partneru lokā. Ir gan izglītības iestādes, gan Latvijas biznesa, LBTU, Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju universitāte, gan arī citi partneri, kas RTU, piemēram, RTA, Rēzeknes tehnoloģija akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, Liepājas universitāte, BOSTS, kas ir Baltic Open Solution Center, tādas institūcijas, dažādas gan izglītības, gan zinātnes institūcijas, gan arī partneri, kā piemēram Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Zaļo viedo tehnoloģiju parks un tā tālāk. Respektīvi ļoti liels tas partneru loks. Šie visi partneri kopumā veido šo Latvijas digitālo akceleratoru, kur Latvijas digitālais akcelerators respektīvi piedāvā pakalpojumus, kas ir viens virziens Eiropas digitāla inovāciju centram. Respektīvi, Eiropas digitālais inovāciju centrs sadalās divās daļās. Ir IT klasteris, un ir Latvijas digitālais akcelerators. Tas galvenais, ko viņam vajadzētu noteikti arī sajust un saprast, kad, kā es rakstu tik, bultiņu, ok, jā, tas pa manīm. Tad es esmu ticis ar pirmo šo te slaidu galā, kad man sauc Roberts Gaižets, un šodien jums pastāstīšu par piedāvājumu, ko piedāvā Latvijas digitālais akcelerators un tā tālāk. Kāpēc mēs to darām? Tāpēc, kad Latvijā ir kaut kādā vietā, respektīvi ir tāda aprēķina veikti, kad Latvijā ir šobrīd 17. vietā vienā no nozarēm, cilvēku kapitāla 18. vieta, savienojumībā 20. vieta. Respektīvi, mēs neesam pirmajā desmitniekā vai pirmajā trīniekā, mēs esam salīdzinoši tālu, tāpēc šī digitalizācija kopumā caur Eiropas digitālo inovāciju centru tiek ieviesta Latvijā, Eiropā un ir nepieciešama. Šis ir mūsu top slaids. Kāpēc mēs to darām? Mērķis ir tāds, ka viens noteikti ir veicināt šo digitalizāciju uzņēmumos, lai uzņēmumi paliek digitālāki. Arī man būdam esot uzņēmumos un runājot ar uzņēmumiem, tad būtībā ir tas fokus vairāk varbūt uz to darbinieku attīstību, bet kaut kādā tādā pamata līmenī, ko mēs šobrīd vēl darbojamies un daram, lai mēs tā kā veicinātu to izaugsmu, kā jau iepriekš redzējāt to statistiku, tad tas mūsu mērķis ir to digitalizēt un vairāk viņiem, respektīvi vairāk uzņēmumiem palīdzēt augt un attīstīties tieši digitālajā jomā. Protams, veicināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju, saņemt šīs investīcijas, lai veicinātu tehnoloģiju pētniecības attīstību, un arī uzlabot publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti kopumā. Tie ir galvenie 4 mūsu mērķi. Tas, ko es iepriekš jau minēju, bet arī šeit parāda, ka ir 2 galvenie virzieni Eiropas digitāla inovācija centram, ir IT klasteris, es varbūt šeit rādīšu IT klasteris, un ir Latvijas digitālais akcelerators, kur es pārstāvu. IT klasteris vairāk vērsts uz iekšējo procesu digitalizāciju. Es klausījos iepriekš kolēģi, man liekas, stāstīt tieši šo virzienu. Tagad es jums pievērsīšos par jaunu digitālu produktu platformu izstrādi, kur es pārstāvu Latvijas digitālo akceleratoru. Par projektu kopumā tad mums ir 20 partneri, jau es iezīmēju kaut kādus galvenos. Viens no tiem 3 gadu projekts, 3,5 miljoni ir šis budžets kopējais. Šeit partneru uzskaitījums, kā jau iepriekš jums arī stāstīju tos atsevišķi par šiem partneriem, tad šeit redzam arī pārklājumu, tad reģionālo Liepāju, Ventspils, Jelgava, Rīga, Valmiera, Rēzekne, šie ir kontaktpunkti. Ja konkrēti kontaktpunkti atrodas šajās pilsētās, bet mēs pārklājam visu reģionu. Attiecīgi Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale un Rīga. Kādi mūsu tie galvenie virzieni, kuros mēs strādājam? Ja, digitālā transformācija, apmācības, šajā gadījumā finansējuma piesaiste un inovācija ekosistēma. Tie 4 galvenie virzieni, uz kuriem mēs varam palīdzēt, jebkuram uzņēmumam palīdzēt interesantiem attīstīties, kā atbalsts. Pēc tam es ceru, ka būs jautājumi, jo bija iepriekš jautājumi, tad es jums varētu noteikti detalizētāk pastāstīt par to. Jā, šeit es vairāk esmu iezīmējis šos te virzienus, kas ir, piemēram, digitālā pārveides stratēģija, ir viens no tiem, ko mēs varam palīdzēt izveidot. Jauna digitāla platforma izveide, produktu izstrāde, prototipu izstrāde. Ja jums ir nepieciešams kaut kāds, teiksim, jums ir ideja par produktu, tad mēs noteikti palīdzēsim jums arī tikt pie šī prototipa. Gan ar ekspertiem, gan varbūt arī kaut kādu tehnoloģiju.
Nevis varbūt, bet noteikti. Jā, veicināt mākslīgā intelekta augstas veiktspējas datošanu. Šie ir mūsu partneri, kas šo te arī visu piedāvā. Respektīvi, jūs varat tikt ātrāk pie šiem te risinājumiem caur Latvijas digitālā akceleratoru pretstatā, ja jūs dotos paši un mēģinātu šo iegūt pie konkrētiem izglītības vai zinātnes iestādēm. Digitālās pārveides projektus izstrādāt. Šo es arī skatos, ka šobrīd ļoti aktīvi Rīga meklē visādus digitālos pārveides projektus, stratēģiju izstrādes, tāpēc arī noteikti jums varbūt ir interesanti un vēlams un varbūt vērtīgi to arī savā uzņēmumā iegūt. Ieguldīt Latvijas iedzīvotāju digitālā kompetencija, un tas ir kopumā, ja, bet noteikti caur uzņēmumu prizmu mēs skatītos. Piesaistīt finansējumu. Caur mums ir iespēja iegūt finansējumu visdažādākajās vietās, respektīvi mums ir eksperts un ir datu bāzes, kur mēs skatāmies līdzi, kādas finansējumu piedāvāt visā Eiropā, un tāpēc, ja jums ir interesi, mēs kaut kā noteikti varam jums sniegt atbalstu un atrast jums vēlamo finansējumu avotu. Attīstīt digitālu inovāciju ekosistēmu Latvijā, tas tāds lielāks mērķis, iesaistīt vietēju izstrādāt digitālu risinājumu kopradē, darboties kopā gan caur praksēm uzņēmumos, gan respektīvi zinātniekiem praksē uzņēmumos vai pretēji. Attiecīgi, ja uzņēmums dodās praksē pie zinātniekiem. Un šeit ir arī kopumā visi 4 virzieni iezīmēti, respektīvi tā ir testēšana, ekspertīze, prasme, pilnveidošana, finansējums, inovācija ekosistēma. Tas, ko es iepriekš arī minēju. 4 galvenie virzieni, kuros mēs esam, es domāju, salīdzinoši spēcīgi. Nu, lūk, un tā ceļa karte, līdzīgi jau kā IT klasterim, visdrīzāk arī sākās ar to, kad uzņēmums piesakās pie mums mājaslapā. Attiecīgi ar uzņēmumu tam sazināmies mēs tur dažu dienu laikā un uzsākam šo te komunikāciju par vēlamo produktu izstrādi. Nākošais jau ir komisijas sēde, kurā pieņem lēmumu, ka šis uzņēmums un Latvijas digitālās akcelerators var atrast vienu kopīgu valodu un noslēdz līgumu. Un tālāk jau izstrādā briedumu testu. Briedumu tests no 2 daļām sastāv, bet tas varbūt tā nianses jau vairāk. Un ceļa karti. Ceļa kartē iezīmējam jūsu virzienu, respektīvi tās vai no apmācības, vai finansējuma piesaist, vai es nezinu, dalība ekosistēmā, vai varbūt kāda eksperta piesaiste, un sākam šo te izstrādi īstenošanu. Un tālāk jau ir atkārtotais brieduma tests, lai saprastu, vai nu jums tas briedums ir audzis, vai nu varbūt samazinājies, kam nevajadzētu būt, visdrīzāk jābūt augušam. Jā, kā otrais virziens ir, šeit jums pastāstīju vairāk par šiem, kas ir šos Latvijas digitāla akceleratoru pakalpojumi. To, ko es noteikti pieminētu, 100% de minimis atbalsts. Ja? 100% atbalsts, tāpēc savu finansējums nav nepieciešams. Ja jūs dodaties uz Altumu, mēs arī varam novirzīt jūs uz Altumu, un jūs varat saņemt atbalstu finansējumam, kurš jums ir nepieciešams kaut kādu tehnoloģijas vai iekārtu iegādē vai tehnoloģiju izstrādē. Jā, tad, respektīvi, no Altuma var saņemt šo atbalstu. Atbalsta likums tur ir aptuveni, manuprāt, 30 vai 35%, bet ļoti atkarīgs no projekta lieluma, atkarīgs no reģiona, no vajadzības. Bet tas atbalsts ir noteikti pieejams tajā brīdī, kad jūs esat ieguldījušies. Mēs konstatējam, šo briedumu un jums ir pieaugums, un tad, respektīvi, jūs esat attīstījušies, un tad Altums sniedz jums atgriež atpakaļ šo finansējumu. Piemēri, kas tad īsti ir šī Latvijas digitāla akceleratoru pakalpojumi? Viens noteikti tā ir internetu platformas izveide. Piemēram, šeit ir parādīts Latvija LV, to mēs noteikti aktīvi lietojam, Etsy. Bet šie ir piemēri, tas nav nekāds speciāli ielikts. Tie ir piemēri, lai jūs saprastu, kas tad ir tā platforma. Arī pašvaldības taisa savas platformas šajā gadījumā. Konkrēti viena pašvaldība organizē platformu, kurā iespējams iedzīvotājiem ienākt un apskatīties, kas notiek pašvaldībā kopumā, kāda statistika, lai dati ir pārskatāmi, lai dati ir caurspīdīgi, varbūt kāds biznesa nākotnē izveidojas no tā šīs te pilsētas vai pašvaldības ietvaros. Piemērs numur 2, jebkas, ko jūs uzražojat un saņemat 1 eiro vismaz, ko jūs varat pārdot, jauns produkts. Ko jūs pārdodat, iegūstat 1 eiro vismaz, tad tas ir jau uzskatāms kā LDA, Latvijas digitāla akceleratoru produkts. Piemērs numur 3, jebkas jauns. Jebkas neiedomājamākais vai iedomājamākais, jebkas jauns, šeit ir piemēri. Tad šeit tas jautājums, kā jūs skatītos, ja valsts budžetu turpmāk sastādīt mākslīgais intelekts, varbūt tas ir jauns produkts, ko vajadzētu izdomāt un radīt. Piemērs numur 4, digitalizācijas stratēģiju izstrāde. Šis vairāk ir tā domāts, ka tās stratēģijas ir kā virziens, lai jūs nonāktu pie tā nākošā posma, un tā stratēģija, manuprāt, tā būtu vēlama ikvienam uzņēmumam, un pie tā jums vajadzētu
padomāt, vai arī jūsu uzņēmumā tāda stratēģija nebūtu nepieciešama. Ja jūs dodaties uz mūsu mājaslapu www.digitalatvija.lv, tad tur ir arī šie jautājumu atbilžu sadaļa, un arī ir gaidāmie pasākumi. To, ko es varu minēt, ka 10. šodien, ja jūs paspējat, laikam varbūt nepaspējat, sākās viens webinārs par apmācībām, tad noteikti tam varat mēģināt kaut kā pieslēgties paralēli. Bet ir tāda gaidāmā pasākuma sadaļa, kurā jūs aktīvi varat sekot līdz, kāda būs pasākuma tuvākā laikā Latvijas digitālā akceleratorā. Liels paldies! Es ceru uz jautājumiem. Ja, šeit ir QR, droši varat noskanēt un varat piesakot mums paskatīties un, ja kādi jautājumi gadījumā, noteikti sazināties. Paldies, Robert. Skatāmies, vai ir jautājums. Jā, ir viens. Pieņemsim, ka ir uzņēmums ar kādu digitālu kompetenci, gatavs ar šo kompetenci par atlīdzību dalīties. Kā norisinās sadarbības ar akceleratoru un šādu uzņēmumu, kurš tā kā var dot citiem savu kompetenci? Respektīvi, mums ir partneru loks, partneru saraksts, es jau iepriekš rādīju, arī salīdzinoši plašs. Un ja uzņēmums ienāk ar vajadzību pēc kaut kā, pēc ekspertiem, pēc izglītības, kaut kādas programmas vai kā cita, tad mēs skatāmies partneru sarakstā, partneru lokā. Kurš no partneriem var šo piedāvāt? Ja partneris to nevar piedāvāt, mēs taisam iepirkumu, izsludinam un piesakās jebkurš. Tad atbildot šo jautājumu, tad jebkurš var pieteikties, ja ir šis iepirkums izsludināts. Es pareizi sapratu atbildi. Jā, tā ir. Tātad, ja kādam ir zināšanas, viņš var iet pie jums un slēgt līgumu. Viņš var atnākt pie mums, pieteikties, pasaka, jā, mums ir zināšanas, mēs varam paskatīties, varbūt šīs konkrētais, vai nu tas ir eksperts vai pedagogs, vai kas varbūt kādā izglītības iestādē ir esoši. Ja nav, tad viņam ir atsevišķi jāpiesakās tajā brīdī, kad mēs izsludinām šo iepirkumu. Jā. Pēc vajadzības. Vēl viens jautājums Kārlim vai Robertam, tā kā man ir iespēja to nofutbolēt tev, tad jautājums Robertam. Uzņēmums strādā ar tehnoloģiskiem projektiem un labprāt ieviestu projektu digitālo dvīni. Piemēram, digitālais dvīnis, tur māju, viņam uzturēt savu māju virtuāli. Vai šis būtu HPC centru risinājums vai kaut kā savādāk ar digitālo akceleratoru? Šis gadījums noteikti ir. Tad sākotnējais posms ir pieteikšanās Latvijas digitālā akceleratorā, kurš tiek novirzīts pie konkrētā kontaktpunkta. Kontaktpunkts risina šo jautājumu ar ekspertiem, kas ir mūsu sarakstā. Vai tas ir HPC vai kāda cita institūcija, to visdrīzāk, tad attiecīgi šie eksperti izdomās, pieņems lēmums, kuru virzienu tad viņš virzīt, tas nepateikšu, vai tas konkrētais ir šajā gadījumā, tas HPC centrs. Jā, es jau turpināšu šo jautājumu, jo katram, daudzām organizācijām ir uzņēmumiem, ir mājas, pieņemsim, kur varētu uztaisīt digitālos dvīņus, dzirdēju pašvaldības ir, varētu, pieņemsim, kā Rīgā ir projekti kaut kādi, vai nevarētu arī Jelgavas pašvaldību kaut ko pieteikties, piemēram, saprotu šim pasākumam, arī tātad Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte arī varētu pieteikties, ja gribētu, vai ne? Bet tad nav tikai uzņēmumi, nav tikai peļņas projekti. Nē, varbūt arī pašvaldības. Jā, varbūt arī projekti, kas rada kaut kādu jaunu risinājumu. Okay. Jā, bet ja jums ir, teiksim, jums ir biedrība, tad viņam būtu jāveicina ar uzņēmumiem saistīt, lai kopējais tas uzņēmumu tas veidojās, tā kā aug. Nav tā, ka, es nezinu, muzejs, kuram ir valsts budžets, viņš vēlās no valsts naudas kaut ko vēl pielikt klāt attīstīt. Tā kā viņam būtu saistībā ar šiem uzņēmumiem jābūt. Ok, super. Paldies. Varbūt vēl kāds jautājums? Ja ne, tad varam turpināt arī diskusijā. Pēc tam paldies tev, Robert. Aicināšu tad, paldies. Aicināšu virtuāli tālāk. Jā, vēl pēdējā prezentācija Katrīna Boločko pastāstīs par dažādiem ekspertiem, jo tas ir bieži vien grūti izdomāt, ko tad tieši gribās, un tad ir vesels lērums eksperti, kas var palīdzēt atrisināt dažādas tehniskas problēmas. Labdien visiem klātesošiem, virtuāli un klātienes klātesošiem. Tātad es esmu Katrīna Boločko, asociētā profesora un prodekāna no Rīgas Tehniskās universitātes, datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes. Un es šodien jums pastāstīšu ne tik daudz par konkrētiem ekspertiem, kuri mums ir, jo tātad mums eksperti pārzina vairākas jomas, un ir galvenie eksperti, ir
apakšeksperti, tā teiksim, es varbūt izstāstīšu vairāk par to, kādas tad mums ir kompetences, ko tad mēs varam jums piedāvāt. Un tad jau, ja jūs redzēsiet to kompetenci, kas jūs interesē, to ekspertīzes jomu, kas jūs interesē, nu tad jūs, protams, varēsiet vērsties caur Latvijas digitālo akceleratoru un sameklēt to ekspertu, kas dotajā risinājumā, dotajā uzdevumā jums varētu palīdzēt atrisināt kaut ko. Tā. Nu, principā, kā digitalizācija var palīdzēt jums, es tā ļoti ātri pārskriešu, lai neaizskavētu baigi daudz. Nu, protams, tāda digitalizācija mums var uzlabot tātad efektivitāti un produktivitāti, palīdzēt automatizēt ražošanu, izslēgt cilvēku kļūdu un padarīt ražošanas procesus ātrākus, līdz ar to samazināt arī izmaksas, palielināt ilgtspējību, tātad, jo jūs varēsiet arī pielāgoties dažādām pieprasījuma izmaiņām, jo, kad tie procesi ir digitalizēti, daudz vieglāk ir pārslēgties uz kaut ko jaunu, nekā tātad atjaunot visu, tātad jūsu procesi nav digitalizēti. Protams, tā ir arī kvalitātes uzraudzība, tātad gan ražošanas procesos, gan drošības pasākumos, kad mēs varam tātad uzraudzīt mūsu ražošanas procesus vai arī kaut kādu drošību, izmantojot dažādus sensorus vai kameras. Tā ir, protams, sadarbība, jo digitālās platformas ļauj uzņēmumiem ātri un efektīvi sadarboties ar dažādiem partneriem, piegādātājiem un pat arī klientiem visā pasaulē, ne tikai pie mums Latvijā. Nu, protams, tā ir datu analīze, jo tātad tur bieži vien tātad dažādās industrijās mēs dabūjam ļoti daudz visu kaut kādu datu, kurus mēs digitalizējam, kurus mums vajag apstrādāt. Nu, šajā gadījumā, protams, mēs varam jums palīdzēt. Un ko tad var piedāvāt jums Rīgas Tehniskā universitāte, ko mēs darām, kā mēs varam jums palīdzēt? Nu, tātad, pateicoties tam, ka mēs nodarbojamies ar dažādiem zinātniskiem projektiem, protams, tātad mēs varam piedāvāt jums kaut kādus inovatīvus risinājumus digitalizācijas posmā. Un es arī parādīšu dažus piemērus nedaudz vēlāk, tātad, kādā veidā mēs sadarbojamies. Un, protams, mums ir tā sadarbība ar industriju, mēs veicam dažādus projektus, ne tikai zinātniskus, bet arī lietišķus sadarbībā ar industriju, palīdzot digitalizēt, palīdzot apstrādāt datus un tā tālāk un tā tālāk. Mēs sniedzam arī konsultācijas, palīdzam atrast arī kaut kādas iespējas papildus finansējumam, arī no zinātniskās puses tā skaitā, jo arī zinātniskajos projektos mēs varam iesaistīt partnerus no industrijas. Tas ir tas, kas dod mums tādu lietišķo pielietojumu mūsu zinātniskiem inovācijas projektiem. Mēs piedāvājam arī mācības, par ko Roberts arī ir stāstījis, tātad dažādas tālāk izglītības mācības gan industrijas partneriem, gan studentiem, gan visiem ieinteresētiem. Un arī runājot par prakses vietām, bieži vien projektos mēs varam pieņemt uz praksi gan industrijas pārstāvjus, gan studentus, kā arī mūsu studenti un mūsu zinātnieki bieži vien dodas uzņēmumos uz prakses vietām, arī tātad, lai iemācītos kaut ko jaunu, lai sniegt savas kompetences uzņēmumam tai pašā laikā. Nu, un par ekspertīzes jomām runājot, tās ekspertīzes jomas mums ir diezgan daudz, kur mēs kaut ko saprotam un kur mēs varam kaut kādā veidā jums palīdzēt. Un tātad, piemēram, tātad mēs nodarbojamies ar loģistikas informācijas sistēmu projektēšanu, ar resursu plānošanas sistēmu, ar vadības informācijas sistēmām un IT projektu vadībām, darbību sistēmām un stratēģijām. Mums ir HPC centrs, tātad superdatoru izmantošana un augstas veiktspējas skaitļošana, uzņēmumu lietojuma programmatūras integrācija, digitāla transformācija, industriālo robotu vadību sistēmas. Un, ja šie procesi ir vairāk tādi tā kā iekšējie varētu būt, tad runā inženiertehnisko sistēmu drošība, kas ļauj tātad arī palīdzēt uzņēmumam tātad aizsardzības līmenī, tātad aizsargāt savus virtuālos servisus, aizsargāt mobilās iekārtas, mākoņu resursus un tā tālāk. Protams, tā ir kiberdrošība un kiberdrošības skaitļošanas vidē, tātad uzņēmumu IT drošības stratēģija, IT pārvaldības kontrola, kiberdrošība tagad ir ļoti aktuāla mūsdienās, ņemot vērā, ka attīstās mākslīgais intelekts un parādās jauni draudi. Daudz aģentu sistēmas, kas ir arī saistīts ar mākslīgo intelektu, tai skaitā.
un kas ļauj tiešām modelēt savstarpējās miedarbības starp dažādiem aģentiem. Tas nozīmē, ka var arī simulēt dažādus miedarbības procesus gan ražošanā, gan sadarbībā, gan klientu piesaistē, tā teiksim. Tā ir datorredze un virtuālā realitāte, respektīvi dažādu vizuālo datu apstrāde un atpazīšana, vizuālo datu diagnostika un virtuālo scēnu izveidošana. Un kā arī liela apjoma datu analīze, kad mēs apstrādājam kādu lielu datu apjomu un varam kaut kādā veidā palīdzēt jums saprast, kas notiks statistiski, kas var mainīties tajos datos, un prognozēt arī kaut ko, izmantojot mākslīgā intelekta metodus un algoritmus. Un, protams, jā, mums ir sadarbība ar industriju, un es arī vēlētos laikam minēt dažus projektus, ar kuriem mēs nodarbojamies tieši ar industriju. Tie varbūt nav tik daudz zinātniskie, cik vairāk lietišķie projekti, protams, jo industrijai ir vajadzīgs kaut kas taustāms un kaut kas, ko var pielietot. Protams, mums ir arī vairāki zinātniskie projekti, bet par tiem es varbūt tā nestāstīšu, jā, jo par tiem var stāstīt ilgi un dikti un stundām gari, bet tā kā mums nav tik daudz laika, es pastāstīšu par to aktuālāko, ar ko mēs tā kā pēdējo 3 gadu laikā sadarbojamies un ko mēs darījām, un tādi spilgtāki piemēri. Ja? Un varbūt jums prātā arī ienāks kaut kas, ko jūs varētu arī pielietot pie sevis. Ja? Tātad pirmais ir sadarbībā ar LMT, tātad datorredzes un datordzirdes risinājumi vides drošībai. Šajā gadījumā tika izstrādāts risinājums, kas ļauj ar dronu un robotu palīdzību apsekot plašus mežu ugunsgrēkus, tad pieņemt lēmumus par to, kur tātad ir visbīstamākā situācija. Ir arī iespēja, principā, ar tiem droniem tātad meklēt arī pazudušos cilvēkus, un palīdzēt atrast visu, ko, tātad pielietojot gan datorredzes, gan datordzirdes risinājumus, mēs varam padarīt savu vidi drošāku. Protams, tas attiecās ne tikai uz mežiem, bet uz arī dažādiem citiem, uz dažādām citām vidēm, tā teiksim. Ir arī drošības rīki, kas ir lokālāki, kas iekļauj mākslīgo intelektu un datorredzi, piemēram, vienam uzņēmumam, diemžēl es nedrīkstu minēt kuram, bet mēs izstrādājām risinājumu mašīnas valsts numuru atpazīšanai un automātiskai vārtu atvēršanai. Un šajā gadījumā mēs izmantojam mākslīgo intelekta rīkus, tātad, jo viņiem bija risinājums, kas bija saistīts ar tādām tradicionālākām datorredzes metodēm, bet mākslīgais intelekts, kas tagad ir ļoti attīstīts, ļauj to darīt ātrāk, precīzāk un tātad arī dažādos laika apstākļos un dažādos gadījumos, kad numurs var būt aizsegts daļēji vai arī tātad netīrs vai arī kaut kā tā, bet tas nodrošina augstāku precizitāti. Tātad mēs varam palīdzēt nodrošināt kaut kādus arī drošības pasākumus lokāli. Vēl viens interesants projekts sadarbībā ar uzņēmumu Peruza bija industriālās datorredzes izmantošana ražošanas procesā. Šajā gadījumā tātad bija vajadzība pēc zivju šķirošanas procesa automatizācijas, lai ar to nenodarbotos cilvēki, jo tas ir diezgan nepatīkams darbs, tā teiksim. Un šajā gadījumā tika izstrādāts risinājums, kas izmantojot robotu manipulatorus un datorredzes risinājumus, spēja kvalitatīvi šķirt zivis, tātad pēc izskata, pēc izmēra un tā tālāk, un automātiski arī kontrolēt, vai zivju kvalitāte ir pietiekama. Tā. Vēl viens veids, kā mēs varam tātad nodrošināt ar datorredzes palīdzību kvalitātes kontroli, šis ir diezgan jauns projekts, un tas ir domāts lauksaimniecībai, kā stādu un augu kontrole lielajās siltumnīcās. Tātad, kad lielajām siltumnīcām, šeit ir tāds vēl labs piemērs, ka cilvēki var izstaigāt cauri tai siltumnīcai, bet gadījumos, kad nevar, kad mums ir vienkārši ļoti viss aizpildīts ar augiem un stādiem, tad mums vajadzētu kaut kādu automatizēto digitālo risinājumu, kas spētu atpazīt augu slimības, kas spētu saprast, tad vai pareizi aplaistīti visi augi, vai viss ir kārtībā, un to darīt vienkārši pēc auga ārējā izskata. Tad šis ir tāds liels projekts, tā skaitā zinātnisks, un šajā gadījumā tātad datorredze tiek pielietota, lai palīdzētu lauksaimniecībai
ražot vairāk tādu kvalitatīvu augu, un lai tātad, respektīvi, kontrolē to kvalitāti. Tātad pārējāmies arī pie robotiem, kā es solīju, ka kaut ko par robotiem arī izstāstīšu. Ja, tātad šis arī bija risinājums lauksaimniecībai, tātad mēs strādājam ne tikai ar industriju, arī ar valsts iestādēm un pašpārvaldēm. Tātad šis ir darbība automatizācija izmantojot robotus. Šajā gadījumā uzdevums bija tātad aizvietot cilvēku smagā darbā, ja, kad vajag govs kaut ko apēt, bet kaut ko arī izmet ārā no sava lauka, un tad to vajag atgriezt atpakaļ. To darīja cilvēki ar rokām, bet tomēr tas nav tāds arī patīkams darbs. Līdz ar to tika izveidoti roboti, pie tam roboti tika prototipēti no jauna. Tātad jūs redzat principā tādus prototipus divus kreisajā pusē. Tātad tos robotus var izmantot, lai automatizētu tos dažādus smagus darbus, ja, tad, ko agrāk vajadzēja darīt cilvēkiem. Un vēl viens, ja, sadarbībā ar Robotic Solutions tika izstrādāti roboti, kas spēj miedarboties ar viens otru. Tātad tas nav tā kā viens robots brauc pa lielu kaut kādu angāru un kaut ko mēģina notīrīt, bet tie ir vairāki roboti, kas darbojās savā starpā kooperatīvi, un tas ļauj tātad ātrāk produktīvi, piemēram, attīrīt telpu, ja, vai runājot vispār par robotu miedarbību, tas var ļaut tātad tos ražošanas procesus padarīt ātrākus, pateicoties tam, ka roboti zina, kas ko dara, un nemēģina darīt vienu un to pašu darbību vairākas reizes, katrs pats pa sevi, bet strādā kopā, sadala darbus, un līdz ar to tas var palīdzēt tātad ātrāk produktīvi veikt visu kaut kādus darbus. Ja. Šajā gadījumā pašā lejā jūs varat redzēt, ja, tos prototipa soļus, ja, kā robots sāka no vienkārši datoru uz kaut kādas kustīgas platformas, kā tas tika pārveidos uz jau gatavo risinājumu, tādu kompaktu robotu, kur visi datori, protams, ir iekšā, visi algoritmi ir iekšā un viss ir kārtībā, kompakts, un tātad tas arī ir mūsu darbs izstrādājums kopā ar Robotic Solutions. Un vēl viens veids, kā mēs varam arī palīdzēt kaut kādā veidā, ja, tad ņemot vērā, ka mēs arī varam strādāt gan ar virtuālo realitāti, gan ar 3D modelēšanu, to var pielietot, piemēram, klientu piesaistē, arī diezgan jauns sadarbības veids mums. Šeit ir kā piemērs interesants kafejnīca tramvajs, kur vadītājiem prātā piegāja doma, tad klientu piesaistē izstrādāt risinājumu, kad virtuālajā realitātē varētu pasēdēt un izbraukāt dažādus tramvaju maršrutus virtuālajā realitātē. Tad viss tramvajs pat pa sevi ir kafejnīca, kabīnē ir virtuālās realitātes brilles, ar kuras palīdzību var tātad klienti piesēsties un tātad izbraukāt tos dažādus tramvaju maršrutus gan reālajā pasaulē, gan tātad kaut kādā virtuālā pasaulē, piemēram, iebraukt jūrā, paskatīties zivis un tā tālāk. Un tad tas kaut kas interaktīvs, kas arī piesaista klientu uzmanību. Tas laikam arī viss. Es ceru, ka es iekļaujos dotajā laikā. Paldies jums liels par uzmanību, ar prieku atbildēšu uz jautājumiem. Ja ir interese, tad dodieties uz Digital Latvija LV un jums gan palīdzēs atrast to ekspertu, kas jums tātad palīdzēs digitalizēt jūsu procesu vai arī rast kādu jaunu produktu. Paldies par uzmanību. Paldies, liels, Katrīna, lielisks stāstījums. Mēs esam tieši gandrīz laikā. Un varbūt tātad es aicināšu, mēs jau apskatījāmies apkārt un tādu uzreiz jautājumu nevienu neieraudzījām. Tāpēc es varbūt atļaušos aicināt visus, tā teikt, nopaļoties un jau domāt par kafiju un bulciņām pārpalikušajām. Un kamēr mēs jau to darām, es arī dalīšos ar savu ekrānu, lai pastāstītu par tādu projektu, kurā piedalījās arī uzņēmums Castprint, kurš saucās FF for Euro HPC. Cerams, ka tūlītās viņu atradīsim. Jā.
caur šo projektu bija pieejams 100% arī finansējums dažādu produktu izstrādē, kurā ir iesaistīts superdators. Un, kāpēc es par šo stāstu? Ne tāpēc, ka pašlaik finansējums nav pieejams, bet papildus, ja gribat tomēr apstīties vēl kādas ir iespējas un kā citi ir izmantojuši superdators, tad šajā sadaļā, ko sauc par Success Stories, ir daudz un dažādi piemēri, arī mūsu jau pieminētais Castprint un citi no Eiropas dažādās industrijās ir izmantojuši dažādos veidos augsts veiktspējas skaitļošanu. Ļoti vērtīgi paskatīties. Paldies jums liels, ka atnācāt. Paldies, kas pievienojās arī elektroniski. Un, ja vien jautājumu nav, tad aicinu visus uz kafiju un sarunām. Paldies!